Klīdušas baumas savulaik Ikšķelē bijusi sava āras lidotava starp māju pagalmiem, tāpēc pērn nolemts, ka tradīcija jāatjauno. Noskanot stundu zvanam vēl pirms mirkļa tukšos lidotavu piepilda hokeja un daislidošanas entuziasti. Šo ziemu tas parādīja, ka cilvēkiem patīk, bērni ir priecīgi. Protams, ka tā tradīcija tagad paliks, ceru, ka uz daudziem gadiem. Šogad mēs papildinājām bišķi bortu izmēru, lai lielāks laukums lai būtu. Mums tagad ir laukums pa 3 metri platāks un laikam pa 6 metri garāks nekā pagājušajā gadā. Šogad atšķiras ne tikai slidotavas izmēru, bet arī segums. Nelīdzenā un bedraina asfalta vietā šogad uzliec jauns, kas atvieglojot arī ledus uzklāšanas procesu. Kā skaidro izpildu direktors, ne bez iemesla tas darīts. Bet principā tā ideja ir tāda, ka šobrīd projektētāji ir nobeiguma stadijā ar skateparka projektu. 15. janvārī viņai būtu jānodod šis projekts. Un šis projekts tiek veidots tādā veidā, ka skateparku mēs liekam uz vasaru un ziemā liekam bortus. Jo līdzens laukums asfaltāts ir liela vērtība. Nav mums Ikšķelē tāda laukuma, kur varētu likt vēl atsevišķu skateparku. Skateparka projekts paredzot saliekamas konstrukcijas, kuras beidzoties sezonai tikšot nomainītas pret hokeja laukumu. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.